Vispirms mierīgi apsēdies un pamazām izjūti apkārtējo vidi. Apzinies sevi laikā un telpā, jūti, kā tava mugura un dibens pieskaras pie krēsla, kurā sēdi. Sajūti apģērbu sava ķermeņa. Ieklausies tik daudzās dažādās skaņās, cik vien spēj sadzirdēt. Sajūti gaisu telpā. Šobrīd tev nekur nav jāiet, nekas nav jādara. Vienkārši esi šeit. Tu drīksti aizvērt acis, ja vēl neesi to izdarījis. Pievērs uzmanību un ieklausies savā elpā. Sajūti, kā gaisa ieplūst un izplūst. Sajūti gaisu nāsīs, to ieelpojot un izelpojot. Ja tev ir traucējošas domas, neuztraucies par tām. Tu vari vienkārši šīs domas piefiksēt, it kā tie būtu teikumi, kas slīd pāri televizora ekrānam, brīdinot par spēcīgu lietu vai tuvojošos vētru. Svarīgi ir tos tikai pamanīt. Vienkārši ļauj domām slīdēt garām. Turpinot elpot, vari turēties pie savas apziņas, cik ilgi vien to vēlies. Vai palaist to vaļā veidos, par kuriem zini, ka tie tev ļauj atslābināties. Bērnībā tu jau iemācījies turēties un palaist vaļā. Un tu zini precīzi, cik daudz nepieciešams turēties un cik daudz palaist vaļā. Tu iemācījies šo nevainojamo līdzsvaru, kad zīdaiņa vecumā iemācījies elpot. Tu iemācījies ieelpot un noturēties pietiekami ilgi, lai apgādātu ar skābekli visas asins šūnas. Un tu iemācījies palaist vaļā un sajust izplūstam gaisu. Zīdaiņa vecumā tu iemācījies zīst mātes krūtsgalu, iemācījies sūkt pudelīti un sāgāršoji silto pienu, palaist vaļā. Drīz vien tu iemācījies turēties pats pie savas pudelītes un palaist to vaļā. Tu iemācījies turēties pie šūpuļa malas un palaist to vaļā, kad biji gatavs apgulties. Tāpēc tu tiešām zini, cik daudz turēties un cik daudz palaist vaļā. Tu vari uzticēties sev, ka atradīsi tieši to, kas tev vajadzīgs. Varbūt tagad tu sajūti tādu kā smagumu acu plakstiņos, un tu vari vienkārši ļaut tiem cieši aizvērties. Varbūt tu jūti smagumu žoklī, rokās vai plaukstās. Varbūt tev šķiet, ka nevari pakustināt rokas. Un varbūt tu jūti smagumu arī kājās un pēdās. It kā nevarētu pakustināt kājas. Varbūt tu jūti gluži pretējo, it kā viss tās ķermenis peldētu gaisā. It kā plaukstas un dēlmi būtu kā spalviņas. Tu tiešām zini, ko jūti, smagumu vai vieglumu. Vai kas tas arī būtu, tas tev noderēs. Un tagad mēs varam sākt piedzīvot dažas bērnības atmiņas.
Tu vari atcerēties savas pirmās skolas dienas un tā laika labāko draugu. Tu vari atcerēties savu laipno skolotāju vai kaimiņu. Tu vari atcerēties māju, kurā dzīvoji pirms sāki iet skolā. Kādā krāsā bija šī māja? Varbūt tas bija dzīvoklis vai privāta māja. Vai tava ģimene dzīvoja pilsētā vai laukos? Tagad tu vari saskatīt dažas istabas šajā mājā. Kur tu pavadīji visvairāk laika šajā mājā? Vai tev bija īpaša istaba? Kur stāvēja ēdamgalds? Paskaties, kas sēž pie ēdamgalda. Kāda bija sajūta, sēžot pie šī galda? Un kāda bija sajūta, dzīvojot šajā mājā? Un tagad iztēlojies vai atceries māju, kurā dzīvoja tava ģimene, kad tu piedzimi. Iztēlojies istabu, kurā gulēji pēc dzimšanas. Ieraugi skaisto zīdainīti, kāds biji. Izdzirdi savu balsi, dūdojam, raudam, smejamies. Un iztēlojies, ka tu vari apskaut savu mīlīgo mazo es. Tad tam esi līdzās kā vietas un lēnprātīgs burvis. Tu skaties pats uz sevi zīdaiņa periodā. Kurš vēl atrodas līdzās? Mamma? Tētis? Kāda ir sajūta būt piedzimušam šajā mājā un šiem cilvēkiem? Tagad iztēlojies, ka esi šis dārgais sīciņais zīdainītis, kurš lūkojas uz šo visu. Paraugies augšup uz pieaugušo sevi. Ieraugi sevi kā maģisku personu, burvi vai vienkārši sevi pašu. Jūti līdzās kādu, kurš tevi mīl. Tagad iztēlojies, kā pieaugušais tu paceļ mazo tevi un patur rokās. Klausies, kā viņš maigi izsaka tev šādus apliecinājumus. Esi sveicināts pasaulē, es tevi jau gaidīju. Es esmu tik priecīgs, ka tu esi šeit. Esmu sagatavojis tev īpašu vietu dzīvošanai. Tu man ļoti patīc tāds, kāds esi. Lai kas notiktu, es tevi nepametīšu. Tavas vajadzības es uzskatu par normālām. Es veltīšu tev visu nepieciešamo laiku, lai apmierinātu tavas vajadzības. Es tā priecājos, ka tu esi meitene vai zēns. Es vēlos parūpēties par tevi un esmu gatavs to darīt. Man patīk tevi ēdināt, vannot, manīt autiņus un pavadīt laiku kopā ar tevi. Un visā pasaulē vēl nav bijis cita tāda kā tu. Dievs smaidīja, kad tu piedzimi. Un dzirdot šos apliecinājumus, ļauj sev sajust to, ko šobrīd jūti.
Un tagad ļauj pieaugušajam tev nolaist tevi mazo zīdainīti zemē. Dzirdi, kā viņš apgalvo, ka nekad tevi nepametīs. Un kopš šī brīža vienmēr būs tev pieejams. Un tagad atkal kļūsti par savu pieaugušo es un paraugies uz savu mazo, dārgo zīdaiņa vecumu es. Apzinies, ka tikko esi viņu atguvis, izjūti šo atgriešanos mājās. Mazais zīdainis ir gribēts, mīlēts un nekad vairs nepaliks viens. Atvedies no mazā zīdainieša, samīļo, apskauj un sabučo viņu. Izej no bērnības istabas, no mājas un dodies projām. Un smaidot paveries atpakaļ. Soļos priekšu pa atmiņu taku. Paej garām savai pirmajai skolai. Iesoļo pusauģa gados. Iesoļo agrīnajās pieaugušā atmiņās. Un tagad ieej tur, kur atrodies pašlaik. Sajūti kāju pirkstus. Pakustini tos un sajūti enerģiju plūstam augšu pa kājām un dziļi ievelkot elpu, sajūti enerģiju krūtīs un ar nopūtu skaļi izelpo caur muti. Sajūti enerģiju rokās un pirkstos. Pakustini pirkstus, sajūti enerģiju ieplūstam plecos, kaklā un žoklī. Izstiep rokas, pieskaries sejai un pilnībā atgriezies savā tagadnes ķermenī. Atgriezies atpakaļ ķermenī un pilnībā atjauno normālo nomoda stāvokli. Tu esi atpakaļ un tagad atver acis.